Mēs tātad paturpināsim par atklāsmes grāmatu. Un mēs esam nonākuši pie 4. nodaļas. Halleluja! Pie 4. nodaļas. Un 4. nodaļa mums vēsta par atvērtām durvīm. Es aizmirsu šodien flešu paņemt, tāpēc mums bildītes nebūs. Man pirmā bildīte bija tā durvis atvērts un debesu valstība tāda. Ja? Varbūt nākošu svētdien parādīsim, ja kas. Ja. Atvērts durvis uz debesīm. Tātad 4. nodaļa. Un 1. pantiņu izlasīsim. Pēc tam es redzēju un raugi. Durvis atvērās debesīs. Un pirmā balss, ko es dzirdēju, kā bazūni ar mani runājumu sacīja, uzkāp augšā, un es rādīšu tev, kam jānotiek turpmāk. Tātad 1. pants, durvis atvērās debesīs. Un no turienes nāk nākotne šai zemē. Ne zeme nosaka nākotni. Dzirdiet? Ne cilvēks ir noteicies par sevi. Ne viņš ir savs laimes kalējs vai veidotājs. Tikai debesis zina, kas būs. Un tāpēc viņš saka, uzkāp pie manas debesīs, un es tev rādīšu, kas būs sagaidāms tālāk. Es tev rādīšu. Un jāsaprot, zilnieki mēģina kaut ko te izzīlēt pēc dabas parādībām, kaut ko noteikt, jā. Nezinu, varbūt sakrīt kaut kas, jā. Bet viss nāk no tā kunga. Un šis 1. pāns konkrēti par to arī runā. Bet labi, kas būs nākotnē, tas viens. Bet no kā nāk šī balss? Pie kā tad ir jāiet debesīs, lai uzzinātu to visu? Un šeit, kad mēs turpinam lasīt tālāk, 2. pantu, mēs lasam. Tūlīņ es tapu aizrauts garā, un raugi, goda krēsls celts debesīs. Goda krēslā kāds sēdēja. Tātad Jānis garā aizrauts debesīs, redz kādu krēslu vai troni citiem, ja? Pareiz tulkojums bija tronis, ja? Tātad redz goda krēslu vai troni, un kāds sēdēja. Ļoti interesanti, kad Jānis, viņš nepasaka, ka tur sēdēja Dievs, ka tur sēdēja Jēzus, ka tur sēdēja kāds cilvēks, vai sēdēja vēl kāda būtne, ja? Viņš to nesaka. Kāpēc? Tāpēc, ka 3. pantā viņš apraksta to, ko viņš ir ieraudzījis, kas sēž tajā krēslā. Tas, kas sēdēja pēc skata līdzīgs dārgakmeņiem, jaspīdam un sardijam. Un ap goda krēslu bija varavīksnes loks, kas izskatījās kā smaragds. Ļoti interesanti. Tātad viņš neredzēja tēlu, viņš neredzēja kādu cilvēku, kādu būtni, bet viņš redzēja kaut ko, viņam bija grūti aprakstīt. To, ko viņš ieraudzīja. Viņš ieraudzīja vienkārši krāsas. Un viņš salīdzināja šīs krāsas ar dārgakmeņiem, kuri izstaro tādu krāsu. Un tāpēc viņš saka, ka tie ir tā kā jaspīts, sardīs un kas tur vēl smaragds. Ja? Vēlāk pastīsimies, kāds tad krāsa ir. Tātad, kas ir? Viņš ierauga troni. Viņš ierauga goda krēslu. Tronis goda krēsls. Un šī vēsts par troni vai goda krēslu ir ļoti nozīmīga vēsts jaunajā derībā. Jaunajā derībā 40 reizes tiek minēts par goda krēslu vai par troni. 40 reizes jaunajā derībā. Un no tam 40 reizēm, kā es domāju, cik reizes atklāsmes grāmatā tikai minēts ir? 30. 30. Tikai atklāsmes grāmatā. Tāpēc, ka Jānis redzēja debesis. Amen. Redziet, tātad tronis. Kas ir tronis? Ko simbolizē tronis? Varu. Tas ir varu simbols. Visi ķēniņi, visi imperatori, viņiem bija troņi. Viņiem bija ne vienkārši tā kā krāsni, visi sēž krāsni, ja? Un ne, bija krāsni, un pēkšņi no tiem krāsniem viens izcelts. Viens daudz lielāks, krāšņāks, augstāks, es nezinu kādā veidā. Tas nozīmē, ka šis te krēsls ir īpašam viesim vai īpašai personai. Un tas, kas sēdēja uz šī krēsla, viņam bija vara vai noteikšana par pārējiem. Un arī šeit, tātad tronis vienmēr simbolizē varu simbolu. Amen.
Un kāpēc? Ļoti interesanti, jau 4. nodaļā Jānis saņem šo vēsti. Jānis redz šo atvērtas debesis, redz šo troni un kādu varenu būtni sēžam šajā tronī. Gaismu viņš tikai redzēja. Protams, viņš saprata, ka tas ir pats Dievs. Viņš saprata, ka tas ir pats Dievs. Bet Dievu Bībele teica, neviens nav redzējis. Varbūt mēs viņu iztēlojamies kā vecīte bārdu, vienalga kā. Jēzu redzējuši, viņš bija šeit virs zemes. Dievu Bībele teica, neviens nav redzējis. Pat Mūzes, kas it kā redzēja, viņš tikai redzēja viņa godību un tā no muguru puses. Tikai. Viņš nav redzējis viņu sejā. Viņš nav redzējis kādu gaismu bija. Ja? Un kāpēc šī vēsts Jānim tika dota? Un tā nav nejaušība, mīļie. Kāpēc Dievs atklājās kā varens? Kāpēc? Tāpēc, ka priekšā stāvēja ļoti grūti priekš jūdiem laiki. Ļoti grūti ne tikai par šiem pēdējiem laikiem iet runa, bet arī visā tajā vēsturē no tā brīža, kad Jānis redzēja šo parādību. Patmos salā, ja? Līdz mūsu laikiem, pat līdz pēdējiem laikiem, ja? Jūdi ļoti cieta. Ļoti cieta. Pat nevajadzēja ilgi iet. Bija Jeruzaleme izpostīta, izkaisīta jūdi bija pa visu zemi. Ja? Mēs zinām, 1. pasaules karā, kā viņi tika vajāti, 2. vispār no Hitlera, pēc Hitlera no Staļina tika vajāti. Ja? Un šodien mēs redzam, kas notiek. Jā, mēs redzam, kas notiek šodien. Ja? Un interesanti, ka visa pēdiņās civilizēta Eiropa, ja? Ļoti, tie palestīnieši, tie Hamas nabadziņi, ja? Un tie Izraels tādi, ja? Un aizmirst, ka vienā dienā viņi pazaudēja 1400 cilvēkus Izraels. Viņi pat pirmajā karā, kas bija ar Sīriju, ja? Viņi tik daudz nepazaudēja. Kā tajā vienā dienā, 7. oktobrī, ja, vai 6. oktobris, kas tas bija. Ja. Un redziet, kāpēc? Tas ir garīgas lietas. Tas ir garīgas lietas. Un tāpēc viņiem, kā bija, tā arī ir grūti, tādi, smagi laiki. Amen. Un kāpēc šī vēsts tika dota? Tāpēc, ka viņš ir jūdu Dievs. Viņš ir Izraela Dievs. Amen. To, ko Jānis redz. Un tāpēc Dievs speciāli atklājās, ka viņiem ir jāredz, kam pieder vara. Viņiem ir jāredz ebrejiem, ja, ka vara nepieder Sātanam, ka vara pieder Dievam, ka viņš sēž uz sava troņa. Un tā ir vēsts par to, ko tālāk Jānis stāstīs, lai vienkārši neizbīstās, ne mēs, ne jūdi neizbīstās, jo briesmīgas lietas tur būs, jā, kas ir pravietots. Bet lai mēs pāri visam tam skatāmies, ka vara pieder Dievam. Dievs ir suverēns Dievs. Viņš dara to, ko viņš ir nolēmis darīt. Bez viņa ziņas nekas nenotiek. Un ja arī notiek kaut kādas lietas, viņš kontrolē visu. Viņš kontrolē absolūti visu. Un tāpēc pašā sākumā vienkārši Dievs ļāva ieraudzīt Jānim šo varenību, šo troni, ka kāds varens sēž šajā tronī. Amen. Tātad, un šeit mēs redzam, ka Dievs tiek salīdzināts ar dārgakmeņiem. Ja? Tad, kas tur bija minēts? Minēts jaspīts. Ja? Un kas ir jaspīts? Ja? Varbūt mēs nekad neesam saskārušies ar to un nezinām. Ja? Es jau arī neesmu nekāds juvelieris un arī īsti nezinu. Ja? Es vienkārši ticu tam, ko šie juvelieri stāsta, kādi tie akmeņi ir. Ja? Un tātad jaspīts ir dzidrs, tīrs, caurspīdīgs kristāls. Un tas, protams, ziniet, tas simbolizē to, ka tas ir svēts. Tur nav nekā nešķīsta. Tur nav nekāda tumša pleķīša iekšā. Viņš ir caurspīdīgs, viņš ir dzidrs, viņš ir atklāts, viņš nav apslēpts. Dievs nevar melot. Viņš nav pieejams ne meliem, ne ļaunām lietām. Un tāds ir šis jaspīts, dzidrs. Vēl tālāk viņš ir sardis. Sardis, tas ir koši sarkanā krāsā. Koši sarkanā krāsā. Pirmkārt, sarkana krāsa vai purpura krāsa, viņa simbolizē pirmkārt ko? Ķēnišķību. Un otrkārt, asins. Ja? Tad atkal, protams, tas ir viss simboliski, ja? Bet katra krāsa, viņa kaut ko apzīmē un kaut ko nozīmē. Ja? Tas nav tāpat, Dievs nekad neko tāpat nedara. Katrai lietai ir. Ja? Un smaragds, ziniet kāds ir, ja? Kur
kur neatceros vairs patiešām jau tos nosaukums visu. Ja. Un viņa tātad smaragds ir koši zaļā krāsā. Koši zaļā krāsā smaragds. Un, protams, zaļā krāsa, ko mums simbolizē? Ko? Dzīvību. Jauna dzīvība nāk. Koši. Jo, ziniet, tagad arī ir zaļa krāsa, bet viņa nav koša. Tad, kad ir pavasars, kad nāk pirmās zālītes, nāk pirmās lapiņas, viņas tāds koši, tāds salātīgi košas, tā ir jauna dzīvība nāk. Ja? Un vispār zaļa krāsa tā ir dzīvība. Amen. Un tad šie te tiek minēti, šie te akmeņi, šīs krāsas, ja? Kas apzīmē Dieva būtību. Viņš tāds ir. Amen. Dieva varenība ir tik varena. Amen. Un ka to, tā Dieva varenība aizēnoja pašu Dievu, neaizēnoja, bet Jānis neredzēja tēlu, bet redzēja to godību. Viņš redzēja to godību, viņš redzēja šo spožumu. Un tas bija tik spilgti, tik stipri bija. Tas ir apmēram, tā kā, es nezinu, kādreiz esmu mēģinājis metināt bez maskas. Un tad tu vairs neredzi ne to, ko tu metini, nekā. Jā, acis viņš apžilst. Jā. Tad tev jāliek kāds stikls priekšā tumšs, jā, lai tu vari redzēt. Un tieši tas pats, jā, tāda spoža godība gaisma, jā, ka tu aiz tās neredzi pašu to būt. Un tas ir pats Dievs. Un viņš atklājas. Es nezinu, droši vien tad, kad mēs atstāsim šo zemi un būsim tur, es nezinu, vai tikai gaismu mēs redzēsim, varbūt redzēsim arī mūsu debes tēvu, tāds, kāds viņš ir. Amen. Es redzēsim. Droši vien, es nezinu. Nav tik svarīgi, galvenais būt tur. Kāds viņš būs, pēc tam redzēsim. Amen. Tālāk, atklāsmes grāmatā, 4. nodaļā. Man bija tās bildītes, bija tas tronis ar tām gaismām visām. Nākošas svētdien varbūt parādīšu. Ja? Protams, tas ir mākslinieks, kas uzgleznoja, bet viņas ir tāds diezgan iespaidīgs tāds, ja? Lai bišķi stādītos priekšā un tālāk tur arī mēs lasīsim par visādām būtnēm, ko rakstot, lasot, tu pat grūti saprast, stādīties priekšā, kā viņi izskatās. Ja? Bet tās bildītes varēs redzēt. 4. pāntiņu lasīsim. Ap goda krēslu 24 krēsli. Krēslos sēdē 24 vecai, apģērdi baltās drēbēs. Viņiem galvā zelta vainagi. Tātad atkal, kāpēc 24? Kāpēc 24 krēsli? Kāpēc 24 vecai? Katrai lietai ir sava simbolisks nozīme. Simboliska nozīme. Amen? Un tātad paskatīsimies. Tātad, ziniet, kāpēc? Jau vecajā derībā ir pamats visam. Vecajā derībā bija izraudzīti 24 priesteri. 24 priesteri, kuri pārstāvēja visu tautu. Kāpēc 24 priesteri? Lai 24 stundas diennaktī turpinātos kalpošanu Dievam. Katrs priesteris stundu kalpoja tam kungam. Pienes upurus, pielūdza Dievu, iestājās par tautu, pēc stundas mainīja nākošais priesteris un 24 priesteri, lai visu diennakti notiktu šī pielūgsme, notiktu šī kalpošana. Es zinu, ka šodien daudz draudz arī to praktizē, ka viņi sadala par laikiem un notiek kaut kur var nedēļas garumā, citreiz mēnešu garumā, nepārtraukts kaut kāds vai lūkšanas vai pielūkšanas, un mainās komandas, mainās cilvēki, bet nepārtraukti. Ja Bībelē tas ir bijis, kāpēc lai ne? Ja var ar to darīt, ja Dievs runā uz to. Ja? Tātad 24, un arī to, ko redzēja tur Jānis, tos krēslus vienkārši simbolizē to, ka tur debesīs nepārtraukti notiek Dieva slavināšana, Dieva pielūkšana. Tas tāds simbolisks skaitlis, tie 24. Amen. Ļoti interesanti, kad katram priesterim bija uzticēti 12 levīti slavētāji. Tad ne pats priesteris slavēja, viņš bija kas organizēja, kas vadīja, bet viņiem bija 12 cilvēku komanda. Ja? Un tie 12 cilvēki, viņi atbildēja par slavēšanu. Pirmā laika grāmatā, tur 24. 25. nodaļā, jūs varat palasīt, atradīsiet. Pirmā laika grāmata, 24. 25. nodaļa. Tur pēc tam būs tās rakstieciņas, es vienmēr lieku. Jūs varēsiet izlasīt, ja video skatīsieties. Ja?
Tātad, redziet, katrai lietai ir ļoti liela nozīme, simboliska nozīme. Nekam nepaiesim garām. Amen? Nekam nepaiesim garām. Tālāk mēs lasām 5. panti. No goda krēsla nāk zibeņi, balsis, pērkoni, 7 uguns lāpas dega goda krēsla priekšā, kas ir 7 Dieva gari. Ja? Tātad, redziet, atkal, tas ir, es nezinu, kā teikt, tik elektrizēta visa tā atmosfēra tur, ja? Ka tur zibeņi nāk, ja? Nezinu, vai tāda, kā te mēs redzam zibeņi, nezinu kāda, bet viņš ir tur zibeņi, balsis, pērkoni, ja? 7 uguns lāpas dega goda krēsla priekšā, kas ir 7 Dieva gari. Vai Dievam ir 7 gari? Protams, ka ne. Ir viens svētais gars. Amen. Ir viens svētais gars. Kāpēc 7 Dieva gari? Izpausmes, tieši tā. Es nezinu, vai mēs jau par to runājām, jā? Laikam, jā. Izpausmes tās ir. Tāpēc atkal tas ir simboliski. Simboliski. Un man atkal bija tur tā bildīte ar tiem Dievu gariem izpausmēm. Labi, to mēs redzēsim. Tātad, un starp citu 7 ir arī pilnības skaitlis. Arī pilnības skaitlis, amen. Jo 7, 6 arī ir nozīme skaitlim. 8 ir nozīme skaitlim. Ja? Vēlāk mēs skatīsimies, tagad neieši. Ja? 12, 24, 7, ja? Visam ir nozīme. Katram skaitlim. Un tad, kad Dievs teica celt sev derības telti, katrai krāsai, katrai tam skaitlītim, katram tam auglītim drēbei, vai vilna, vai āda, vai purpurs, vai samts, vai, visam ir nozīme. Visam ir nozīme. Protams, mums pagaidām nevajag tik dziļi ietiekšā tajā visā. Lasīsim tālāk 6. panti. Goda krēsla priekšā, kā stikla jūra, līdzīga kristālam. Kā stikla jūra. Protams, tā nebija stikla jūra, viņš kā stikla jūra izskatījās. Ja? Līdzīga kristālam. Es nezinu, ko tas nozīmē. Ko tas simbolizē? Es godīgi sakot nezinu. Es nezinu, vai Jānis visu saprat to, ko viņš redzēja. Ja? Goda krēsla vidū un goda krēslam apkārt 4 dzīves būtnes, pilnas acīm, no priekšas un muguras puses. Ļoti interesanti. Kaut kādas dzīves būtnes pilnas ar acīm un priekšā un aizmugurē. Monstri liekas. Tā, kad tu lasi, ja, kas tas ir? Pirmā līdzīga lauvam, otrā līdzīga vērsim, trešā kā cilvēka seja un 4. līdzīga skrējošam ērglim. Un 4 dzīves būtnes, kam katrai pa 6 spārni, nepietiek to, ka acis tur, es nezinu cik, vēl katrai 6 spārni, kas pilni acīm visapkārt un iekšpusē un bez mitēšanās dienu un nakti sauc. Svēts, 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 kungs Dievs, visu valdītājs, kas bija, kas ir un kas nāks. Amen. Redziet, tātad šīs dzīves būtnes. Arī šīm dzīvām būtnēm, tad, kad mēs, man te, labi, es atkal atsaucu uz tam bildītēm, bet nevienmēr bija tāds bildīts. Jā. Tātad, kaut kāda būtne, kā viņa līdzīga? Nezinu, tur mākslinieks uzzīmēja tādu, redzēsiet pēc tam, jā. Tātad, pilna ar acīm. Vienam ir vērša seja, vienam ir lauva seja, vienam ir cilvēka seja, vienam ir ērgļa seja. Un visiem vēl 6 spārni, kuriem viņi apsagušies, varbūt savu kaut kādu to godību apsadz, lai Dievu godība tikai tur izplatās. Amen. Un viņi visi, ko arī slavē. Un svēts, 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 kungs Dievs, visu valdītājs. Amen. Un redziet, viss, kas ir ap troni, šie 24 vecāji, šīs dzīvās būtnes, visas dod godu Dievam. Visas dod godu Dievam. Amen. Un ļoti interesanti, ka šīs dzīvās būtnes tiek minētas 13 reizes atklāts grāmatā. 13 reizes. Un ļoti interesanti, ka līdzīgu aprakstu mēs redzam arī vecajā derībā Eciķiela grāmatā, 1. nodaļā, kur pravietis Eciķiels, ja, viņš arī
pravieto par nākotni, un viņš tieši apraksta precīzi tādas pašas būtnes. Palasiet mājās. Jā, es saku, nelasīšu. Ececiāla 1. nodaļā. Tieši tādas pašas būtnes ir aprakstīts. Amen. Kas tās ir par dzīvajām būtnēm? Mēs īsti nezinām, bet es zinu, ka katra lieta, ko Dieva vārds mums apraksta, viņa kaut ko simbolizē. Viņa kaut ko simbolizē. Amen. Un es tā domāju, ka šīs dzīvās būtnes, viņas simbolizē Dieva radības daudzveidību. Daudzveidību. Kādā veidā? Vērsis. Tātad simbolizē ko? Pirmkārt, viņš simbolizē spēku, pareizi. Un otrkārt, viņš simbolizē visus mājdzīvniekus, teiksim tā. Mājdzīvnieku valsti. Ja? Ne meža zvēru valsti, bet mājdzīvnieku valsti. Ja? Tātad nākošais, kas bija? Lauva. Lauva, kas ir? Spēks arī. Ja? Un mēs sakam, ka lauva ir ne džungļu karalis, meža zvēru karalis, teiksim, valdnieks. Ja? Un tas nozīmē, ka lauva arī simbolizē visu pārējo es nezinu, kā meža zvēru vai kā to valstību visu. Ja? Un arī tas nozīmē, ka slavēja kas? Šie mājdzīvnieki slavēja. Atcerieties, man liekas, pagājušais, kad es teicu, ka tas stārķis tik, ja? Un man saprašana, ka viņš slavē to kungu. Visa radība slavē to kungu, amen. Un šeit arī visi meža zvēri, viņi slavē to kungu, jo viņi slavē. Un nākošais, kas bija? Cilvēku. Nu, protams, tas noteikti pārstāv mūsu, simbolizē mūsu, ja? Kā cilvēks, kas šeit, un arī mēs slavējam viņu, arī Dievs radīs, lai mēs slavētu viņu. Amen. Un arī cilvēks, tas vispār ir radības kronis. Mēs neesam salīdzināti ne ar kādu vērsi, ne ar kādu lauvu, ne ar kādu ērgli. Ja? Mēs esam viņam līdzīgi, pēc viņa tēla, viņa līdzības. Nu, un, protams, pēdējais ir kas? Ērglis. Un, protams, viņš simbolizē visu to, kas ir lidojoši kaut kas. Jā. Kāpēc nebija neviena tur kaut kāda zivs galva? Jā, nezinu, laikam nav vajadzīgs. Dievs zina, ko vajag. Man nav jāfantazē. Droši vien arī zivs. Ko zivs? Kāņas var slavēt? Ir plāta savu mutītu un viss, nekādas skaņas nav. Nu labi, es jokoju. Ja Bībelē teica, visa radība slavē to kungu, tad visa radība slavē to kungu. Amen. Redziet, tātad katrai šai lietai ir kaut kāda nozīme. Ir nozīme, jā, nav nekas tāds pats. Amen. Tātad, kā vecāji, tā arī šīs te būtnes, kas pārstāvē visu šo Dievu radību, jā, viņas visas nodarbojas ar vienu. Slavē to kungu. Slavē to kungu. Mīļie, mums šeit ir dots labs laiks iemācīties slavēt viņu. Jo debesīs mēs tikai ar to darīsim. Debesīs tev nebūs, teiksim, jāiet strādāt, debesīs tev nebūs bērnus jāaudzina, tev nebūs zeme jārok, tev nebūs to jādara. Vienīgo, ko mēs darīsim, mēs slavēsim viņu. Iemācīsimies šeit jau slavēt. Ja tev grūti šodien slavēt viņu šo pusstundiņu, ja, tad kas tur būs tur mūžībā debesīs? Amen. Un dažus psalmus izlasīšu. 148. psalms. 148. psalms. Brīnišķīgs psalms. 148. No 1. pantiņa lasīšu. Aleluja! Teiciet to kungu no debesīm. Teiciet viņu debesu augstumos. Tātad, lai visas debesis viņu teica, visas debesis viņu slavē. Amen. Neiet runa šeit, kad uzlido kāds kosmonauts un kosmonautam no debesīm jāslavē. Ja? Arī tur viņam ir jāslavē. Teiciet, 2. pants, teiciet viņu visi viņa eņģeļi. Teiciet viņu visi viņa karapulki. Protams, par debesīm iet runa, ja? Kad debesis viņu slavē. Tālāk. Teiciet viņu saule un mēnes, teiciet viņu visas spožās zvaigznes, teiciet viņu jūs debesu un jūs ūdeņi, kas pāri debesīm augšā. Tātad visas planētas, viss visums slavē to kungu. Amen. Visu, kas ir radīts, slavē to kungu. 5. pants. Lai tie teic tā kunga vārdu, jo kad viņš pavēlēja, tie tapa radīti. Viņš tiem liek pastāvēt mūžīgi mūžam. Viņš liek devis likumus, ko tiem nebūs pārkāpt. Ja Dievs ir ielicis, ka tā planētām vajag vingrot, riņķot, ja,
tad tā viņas arī riņķos tur, ja? Kā mums te biedē astrologi vai kas, ja? Oi, tur mēnesis nobīdīsies, saule nobīdās, un tad atnāks, un mēs te sadegsim, un vēl kaut kas. Mīļie, sadegs šī te ļaunā paudze ne tāpēc, ka saulīt nobīdīsies, tāpēc, ka Dieva tiesa atnāks. Amen. Un tāpēc viss, ko viņš ir radījis, viņš ir ielicis likumu. Un likumi arī darbojās. Un patvaļīgi neviena mēnesis, neviena saule no savas orbītas nevar noiet. Kā Dievs to ir līdz tā ir. Amen. Tātad, teiciet, 7. bet teiciet to kungu, 7. Teiciet to kungu, savus skatus no zemes un jūras augšu praidīdami. Jūs lielie jūras nezvēri un jūs jūras plūdi. Tad izrādās, ka arī tie jūras nezvēri un visi jūras iedzīvot arī slavē to kungu. Ja skatās uz debesīm un slavē to kungu. Ja? 8. Jūs uguns un krusa, sniegs un migla, vējš un auka, kas pilda viņa vārdu. Redziet? Uguns, krusa, sniegs, viss pilda viņa vārdu. Amen. Kalni un pakalni, augļu koki un visu ciedru koki, izrādās arī augu valsts. Mēs liekas, tā taču nav nedzīva, kā nedzīva? Ir dzīva, ja? Arī viņi teica to kungu. Varbūt savam zaļām lapiņām ar to, ka vējā, ja viņi slavē to kungu, ieraugam to Dieva varenību, ka visi slavē to kungu. Kam ir dvaša, kam nav dvaša, un visi slavē to kungu. Amen. Meža zvēri un visi māja lopi, tārpi un spārnainie putni. Nekad nevarētu iedomāties, ka tārpiņu var slavēt. Var, kādā? Nezinu. Es nezinu, es neesmu Dievs. Jūs ķēniņi virs zemes un visu tautu lielkungi un visi zemes tiesneši. Un te radās problēma. Kam vajadzētu slavēt to kungu, tie saceļās pret svaidīto. Tie saceļās un pin visādus tur ļaunus nodomus pret Dievu tautu. Amen. Jaunekļi un jaunavas, sirmgalvi un bērni. Viņiem visiem būs teikt tā kunga vārdu, bet es zinu, ka pienāks diena. Arī tie, kas šodien ir lepni, viņi kritīs uz ceļiem tā kunga priekšā un atzīsies, ka viņš ir vienīgais glābējs un pestītājs. Vai būs pa vēlu? Droši vien, ka varbūt jau būs pa vēlu, bet viņi tik un tā atzīs viņu par Dievu dēlu, bet būs par vēlu. Amen. Tā ir teikts Bībelē. Kā pienāks diena, visi locīs savus ceļus, kā debesīs, tā virs zemes un pat pazemē viņa priekšā. Amen. Tātad viņiem būs teikt tā kunga vārdu, jo vienīgi viņa vārds ir augsts. Viņa diženums paceļās pār zemi un debesīm. Viņš ir no jauna cēlis goda savu tautas ragu, par slavu visiem saviem svētajiem, Izraela bērniem, tautai, kas viņam tuva. Aleluja. Šeit patiešām atklājās, cik svarīgs ir Dievs priekš izredzētas tautas. Šodien arī mēs esam daļa no izredzētas tautas. Mēs nekļūstam par ebrejiem. Nē, mēs ir kāds latvietis, kāds krievs, kāds vēl kāda tautība, ja? Bet mēs esam svēta tauta. Mēs esam Dieva bērni. Amen. Un tāpēc šie panti arī domāti ir mums. 150. psalmā, 6. pantā, vispār apkopots, ja? Visi, kam dvaša, lai slavē to kungu, aleluja. Bet pirms tam mēs redzējām, ka pat tiem, kam nebija dvaša, arī bija jāslavē to kungu. Amen. Amen. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs ir cienīgs saņemt visu godu un slavu. Amen. Godu un slavu. Debesis jau piedara viņam. Un ļoti interesanti, ka debesis, kas viņam jau piedara, tur nav nekāda ļaunuma, tur tikai ir svētums. Un pat tajā vietā viņu slavē un viņu godina. 24, labi, tur nav laiks ir mums tikai, bet nepārtraukti slavē viņu. Amen. Cik svarīgi, lai arī mēs viņu slavētu. Labi, iesim tālāk, 8. pants. 8. pants. Un 4 dzīves būtnes, kam katrai pa 6 spārni, kas pilni acīm visapkārt un iekšpusē, un bez mitēšanās dienu un nakti sauc svēts, svēts, svēts tas kungs, visu valdīgie, kas bija un kas nāk. Kad dzīves būtnes
dot slavu, godu un pateicību tam, ko redz goda krēslā un kas dzīvo mūžu mūžos. Tād 24 vecai metās zemē tā priekšā, kas sēd goda krēslā un pielūdz to, kas dzīvo mūžīgi mūžos un noliek savus vainagus goda krēsla priekšā sacīdami: Tu, kungs, mūsu Dievs, tu esi cienīgs saņemt slavu, godu un spēku, jo tu esi radījis visas lietas, ar tavu gribu visas lietas bija un ir radītas. Atkal ļoti interesanti. Un ziniet, es kādreiz, kad es lasīju šo te, kad es tikko jauns kristietis biju, un es domāju, pagaidi, debesīs, es nonākšu debesīs. Un interesanti, man neko nevajadzēs darīt, kā tikai katreiz, kad es dzirdu svēts ir tas kungs, mesties ceļos, pielūgt viņu un vainagu, ko viņš man viņa dienā iedos, atkal viņam atdot. Un man priekšstats bija, tad man nepārtraukti, es tikai piecaušos, un tās būtnes nodziedās, es atkal metos ceļo, un ziniet, man tāds priekšstats bija, un tad, kad es biju kādreiz tradicionālā baznīcā, tad es redzēju, ka tur arī metās ceļos, domāju, tad tādas debesis būs. Nu, man jau nebija saprašana tajā visā. Un es jau domāju, ar ko? Ar savu neatjaunot prātu. Es vēl joprojām šodien nevaru saprast, kādas būs debesis. Un tas nav iekļaujams mūsu saprašanā. Amen. Tieši tā. Un tas, kas mums šodien liekas, bet tas vai nebūs man par apgrūtinājumu, izrādīsies, ka tā ir mana dzīvība. Tā ir mana elpa. Tā ir daļa no tā visa, dēļ kā es tagad šeit varbūt ciešu, kalpoju, vēl kaut ko, lai sasniegt šo te brīdi, šo stāvokli, ka es vienmēr varēšu slavēt viņu, savu radītāju. Un tad pamainīsies tā domāšana. Amen. Pamainīsies tā domāšana. Amen. Dievu pielūgšana. Es atradu vienā vietā tādas tēzes. Es gribu viņas nolasīt. Man viņas aizskāra un lika domāt ne tikai par citiem cilvēkiem, bet pašam par sevi. Un es zinu, ka viņas arī kaut kur attiecinās uz manu pielūgšanu, ne tikai to, ka es fiziski slavēju viņu, bet mana dzīve kā pielūgšana. Mana dzīve, katru dienu, ne tikai svētdienas dievkalpojumā, bet katru dienu, kur es esmu. Un es nolasīšu. Atdot Dievam vārdus bez darbiem ir liekulība. Vienkārši aizdomāsimies, ja, par katru šo tēzi. Atdot Dievam vārdus bez darbiem ir liekulība. Es esmu kristietis, tavi darbi rāda pavisam kaut ko citu. Un tā ir liekulība. Atdot Dievam darbus bez sirds ir reliģija. Dievs grib mūsu sirdi. Amen. Dievs grib mūsu pašus. Viņš negrib mūsu darbus. Pat viņi var būt labi darbi, bet ja tu nepiedari viņam, tā ir reliģija. Protams, ja tu atdos savu sirdi viņam, tad būs šie labie darbi. Būs viņi. Amen. Atdot Dievam sirdi bez bagātības nav iespējams. Kur būs tavs sirds? Tur būs tava bagātība, kur būs tava bagātība, tur būs tava sirds. Tāda Dievvārds saka. Atdot Dievam sirdi bez bagātības. Faktiski tas, kas tev piedara. Pirmkārt, tava dzīvība paša. Tava manta, viss, kas tev ir. Ja vajadzēja, Abrahams bija gatavs savu pirmdzimušu atdot. Amen. Tātad nav iespējams. Atdot Dievam vārdus, darbus, sirdi un bagātību, tā ir īstā pielūgšana. Atdot Dievam visu savu dzīvi, un tā ir īstā pielūgšana. Tad viņš ir cienīgs, viņš ir cienīgs vienmēr pieliet, bet tad mēs patiesi būsim pielūdzēji. Mēs pielūgsim viņu. Saprotiet, pielūgšana nav kristieša dzīves sastāvdaļa. Kristiešu dzīve ir pielūgšana. Un to vajag pareizi saprast. Tad, kad mēs atstājam šīs sienas
Mums vajag turpināt pielūgt viņu. Ar ko? Ar saviem darbiem, savu attieksmi, ar saviem vārdiem, ar savu dzīvi. Mēs turpinam pielūgt viņu. Ar savām domām. Ja mēs domājam, ka te atstājam te visu, ja atstājam te tādu, zināt, garderobi, ja, savu svētumu, savu uzkarināju, tu man pagaidi nākošu svētdienu atkal būšu, es te uzvilkšu. Bet daudz tā rīkojās. Un tā nav pielūgsme, ko pieprasa Dievs. Nepārtraukti. Tieši tā. Un tāpēc šis te ir, ja, kad pielūgšana tā nav sastāvdaļa, vai tā kā pielikums manai ticīgai dzīvei. Bet mana ticīga dzīve tā ir pielūgsme. Un visu, ko Dievs pieprasa, viņš pieprasa pielūgsme. Saka, viņš ir egoists. Nē, viņš ir suverēns Dievs. Viņš ir radījis tevi un mani. Un viņam ir pilnīgas tiesības no mums arī kaut ko pieprasīt. Amen. Un es domāju, tas nav pārāk daudz prasīts, lai mēs dodam viņam godu. Un tas nenozīmē, kā es biju saprats, ka nepārtraukt uz ceļiem, uz ceļiem, uz ceļiem, uz ceļiem, uz ceļiem. Te var būt darbi bez sirds. Ja es krītu uz ceļiem katru dienu, mana sirds stāv taisni un lepna, reliģija. Tā ir reliģija. Amen. Tāpēc veidosim savu dzīvi kā pielūgsmes dzīvi. Es domāju, ka mēs varam ik viens uzdot sev jautājums savā dzīvē par sevi. Par ko interesanti es visvairāk sajūsminos? Kas mani sajūsmina? Ja, un atbildiet katrs pats sev, ja, kas mani sajūsmina. Šodien es uzdodu jautājumu pats sev, ja, Juri, kas tevi sajūsmina? Par ko tu esi sajūsmā? Par to, ka tu nopirki, es neesmu nopircis, bet kā piemēram, nopirki jaunu mašīnu, uzcēli jaunu māju, dabūji jaunu darbu, labi apmaksātu. Loterijā vinnēji kaut kādu miljonu. Par ko tu sajūsminies šodien? Uzdosim jautājumu. Un atbildi parādīs, vai tava dzīve ir pielūgsmes dzīve. Kas tevi sajūsminās, tam tu kalpo. Amen. Par ko tu sapņo šodien? Par ko tu sapņo? Protams, mums ir arī katram kaut kādi savi sapņi, kaut kādas cerības, kaut kādi plāni, kas skar mūsu dzīvi. Ja? Protams, par to neiet runa. Ja? Bet ja mēs runājam par mūžību, ja? Par ko tu sapņo šodien? Es nerunāju par to, ko tu pa nakti nosapņoji, jā. Varbūt labu, varbūt murgu nosapņoji kaut kādu, kā kurš, jā. Bet par savu dzīvi, jā. Pēc kā tu tiecies, jā, par ko tu sapņo? Padomā. Ja tu nesapņo pa viņu, tu neesi pielūdzējis. Tu neesi pielūdzējis. Un es domāju, ka mēs varam pārbaudīt savu dzīvi, jā. Par ko es gribu kļūt. Ne tas, ka es gribu kļūt labs mehāniķis, labs ķirurgs, palīdzēt cilvēkiem. Tā ir cita lieta. Es runāju par mūžību. Par ko tu gribi kļūt? Un tas noteiks arī tavu pielūgšanu. Par ko tu visvairāk domā? Un tagad tu sēdi, tu klausies mani, varbūt te pašā laikā tu domā par kaut ko citu. Un pārbaudi sevi, par ko tu domā? Vai patiešām tagad tu sāc domāt, klausies, nopietni vajadzētu attiekties pret to visu? Tiešām jāpārbauda, vai es esmu Dievu pielūdzējis. Ja? Par ko tu domā? Par ko tu runā? Labi, tagad jūs nerunājat, jūs klusējat. Ja? Bet tad, kad aiziesiet mājās, vīrs ar sievu, par ko? Par ko jūs sāksiet runāt? Klausies. Tur aizskari galīgi šķībi bija, tur bļodas noliktas bija, un mācītājs aizmirst to flešu, un tās bildītes neredzējām, un vēl kaut ko tur, ja? Citam pa augstu, citam pa karstu, ja? Citam pa gaišu, citam pa tumšu. Ja? Par ko? Ja? Es ticu, ka jūs par to nedomājat tagad. Ja? Ja? Bet par ko mēs runāsim? Par ko mēs runāsim? Vai mēs runāsim patiešām, klausies, cik svarīgi mums būt pielūdzējiem? Cik svarīgi mums sagatavoties, jo laiks ir ļoti īs, sagatavoties mūžībai. Amen. Un vēl viena lieta, kur mēs visvairāk tērējam naudiņu. Ko? Kur mēs visvairāk tērējam naudiņu?
Protams, naudiņu jātērē, lai nomaksātu rēķinus. Pareizi. Jātērē, lai nopirktu pārtiku. Jātērē, lai nopirktu kāds drēbīts. Protams, par to neiet runa. Ja? Bet, ja tev ir pārtika, ja tev ir drēbes, tev ir māja, tev ir 1 telefons, ne, man vajag 3 telefons. Tev ir mašīna, pamaz, autobusu vajag. Lidmašīnu vēl vajag. Ja? Nu, es ironizēju, jā, pārspīlēju, bet par ko? Kur mēs ieguldām? Nav problēma to, ka tev ir lidmašīna. Un tu uz dievkalpojumu atlido lidmašīnu. Ok, nav problēma. Bet būs problēma tā, ka ar savu lidmašīnu atlidojot, tu pat neieziedot 10. tiesu. Un tā ir problēma. Saprotiet, ja? Mēs varam dižoties, ka mums ir jauna mašīna, jauna māja, man ir darbs, man ir tās un tu lietas, man ir darbs. Kad tu pēdējo reizi esi ziedojis, kad tu saņēmis algu? Ja? Nu, vienkārši padomā. Un finanses, tā ir Dieva daļa, tas ir Dieva vārds. Tā ir daļa no mūsu pielūgsmes. Jā, tā ir daļa no mūsu pielūgsmes. Amen. Amen. Nu, nezinu, pēdējo, ko es varētu vēl teikt, ko es gribētu sev uzdot jautājumu, ja? Kur es iztērēju visvairāk savu spēku un savu laiku? Kam es tērēju to? Kam es tērēju? Vai es atdalu tikai vienreiz svētdien šīs 2 stundiņas? Un tas ir viss? Un tā ir visa mana pielūgsme. Un visu nedēļu es esmu tā norūpējies, tā aizņemts, esmu tā ar visu apkrauts un nokrauts, ka man pat nav laika ne pateikt viņam paldies, ne palūgt svētību par ēdienu, ne pa savu ģimeni, nav nekam laika. Nekam laika. Bet tas ir labs jautājums, pareizi. Mēs iztērējam stundām mēs iztērējam, lai skatītos kādu seriālus. Vai internetā sēžot, jā. Cik ilgi tu patērē laiku katru dienu, lai palasītu Dievu vārdu? Nevajag atbildēt man. Un redziet, un vienkārši šie jautājumi, viņi uzvedina mūs uz to pārdomām, vai mēs esam pielūdzēji. Es tagad, absolūti, tas nebija nekāds nosodījums. Absolūti. Saprotiet pareizi. Tas bija vienkārši viela pārdomām, lai mēs pārbaudām pašu sevi. Jo pienāks diena. Mēs visi būsim. Es ticu, ka mēs, kas šeit vismaz esam, ja, mēs būsim tur debesīs. Amen. Un mēs slavēsim, mēs pielūksim. Un tad nebūs problēma. Kristus ceļiem. Amen. Katreiz, kad šie būtnes teiks svēts tam kungam kopā ar tiem 24 vecajiem, mēs kritīsim tā kunga priekšā un tos vainagus, godības vainagus, ko viņš tajā dienā mums dos, mēs apakaļ viņam atdosim. Droši viņš atkal mums atdos apakaļ, mēs atkal viņam, viņš atkal mums. Un tā nebūs rutīna, tas nebūs garlaicīgi, tā būs Dieva pielūkšana. Tas būs daļ kā mēs tagad šeit sagatavojam sev mūžībai. Tas būs brīnišķīgs laiks. Amen. Kāds budists nolika kristiešu priekšā 2 lietas. Viņš nolika Budas statuiņu un viņš nolika naudas paciņu. Un viņš pateica tam kristietim: šis ir mans Dievs, ko es pielūdzu. Šis ir tavs Dievs, ko tu pielūdzi. Es paņēmu speciāli tādu krasu piemēru. Lai nav tā, kad mūsu Dievs ir manta. Un mēs citreiz varam teikt, jā, mēs ticam, jā, tas kungs, vai kungs teica, nekad neesmu pazinis tevi. Nekad tevi neesmu pazinis. Ej prom. Kāpēc? Tu nebija pielūdzējis. Jo tad, kad Jēzus satika šo sievieti pie akas, un šī sieviete teica, mūsu tēvi ir pielūguši tajā kalnā, un Jēzus teica, pienāks laiks, kad nepielūgs viņu ne tajā kalnā. Bet Dievs meklē. Ko?
pielūdzējus. Dzirdiet? Bībelē tā ir teikts, ka Tēvs meklē pielūdzējus. Viņš meklē pielūdzējus, kas pielūgs viņu garā un patiesībā. Bet ir tik svarīgi, lai šodien mēs jau sagatavojamies. Ziniet, cik skumji, kad es redzu, te laukos es varbūt to nezinu, bet pilsētā ļoti var redzēt, beidzās dievkalpojums. Un cilvēki vēl ir ēkā. Viņi pat nav izgājuši ārā. Un es dzirdu viņu sarunas. Davai aizbraucam, tur kaut kāda izklaide, davai pa šopingiem, tur klausies kaut kādas atlaides, aizbraucam tur uz restorānu paēdi. Un es domāju, redziet, tikko skanēja Dieva vārds, tikko bija pielūgs, un tu svēti paceli rokas, un tajā pašā laikā, kā tik līdz beidzās tā klikt kaut kāds, tu novilki šis drēbītes, uzkarināji savā vietiņā, tur draudzē, uz pakaramā savu svētumu, un viss. Un to es atkal ieslīdu savās baudās, savās izpriecās. Un ir tādi. Žēl, ļoti skumji to redzēt, ka svēta diena ir tam kungam. Protams, ja vēršas iekrīt akā, kurš viņu neizvilks ārā. Protams, ir kaut kādi neatliekamie darbi, ka mums ir jāpadara viņi. Par to neiet runa. Bet pa lielam, izklaides, šopingi, vispārējās lietas, mīļais, noliec to malā vismaz vienreiz nedēļā šajā svētdienā. Dod godu tam kungam. Aizej mājās kopā ar savu ģimeni, uztais pusdienas, pasēžat, parunājat, palasiet Bībeli, ja gribat, bet esi kopā ar to kungu, esi kopā ar ģimeni. Jo mēs tik daudz laika tērējam kaut kādām lietām, kuras neko nav vērts, viņas nulle vērts priekš mūžības. Nulle vērts priekš mūžības. Un mēs tērējam ļoti daudz laika. Tāpēc ir tik svarīgi, lai mēs izveidot, lai nav pielūgsme kā pielikums man, bet lai mana dzīve ir pielūgsme. Jo tādus Dievs meklē. Tādus Dievs meklē. Un pielūgsim tas ne tikai šeit pusstundu slavēt viņam himnas vai gari iedvesmotas dziesmas. Tā ir daļa.